Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Lai sāktu, ir svarīgi saprast, kāpēc termopasta maiņa ir nepieciešama. Laika gaitā termopasta var kļūt mazāk efektīva, izžūt un zaudēt savas siltumu vadītspējas īpašības, kas var novest pie datora pārkaršanas. Tādēļ regulāra termopasta maiņa ir būtiska, lai nodrošinātu optimālu datora darbību. 1. Sagatavošanās. Pirms sākat pārliecinieties, ka jums ir visi nepieciešamie rīki. Jums būs nepieciešama jauna termopasta, skrūvgriezis, tīrīšanas līdzeklis un mikrošķiedras audums. Ieteicams arī valkāt antistatiskos aproces, lai novērstu bojājumus elektronikas komponentiem. 2. Datora izslēgšana. Pārliecinieties, ka dators ir pilnībā izslēgts un atvienots no elektrības avota. Noņemiet akumulātoru, ja tas ir iespējams. 3. Datora atvēršana. Izmantojiet skrūvgriezni, lai noņemtu datora apakšējās vāciņa skrūves. Rūpīgi noņemiet vāciņu un uzmanīgi izņemiet dzesēšanas sistēmu, kas parasti ietver ventilatoru un radiatoru. 4. Vecās termopastas noņemšana. Uzmanīgi noņemiet veco termopastu no procesora un radiatora virsmas, izmantojot tīrīšanas līdzekli un mikrošķiedras audumu. Rūpīgi attīriet virsmas, lai nodrošinātu, ka uz tām nav atlikumu. 5. Jaunās termopastas uzklāšana. Uzklājiet nelielu daudzumu jaunas termopastas centrā procesora virsmas. Pārliecinieties, ka patēriņš ir pietiekami plāns, lai nodrošinātu labu siltumu vadītspēju, bet ne pārāk liels, lai izvairītos no izplūdes. 6. Dzesēšanas sistēmas uzstādīšana. Atgrieziet dzesēšanas sistēmu atpakaļ vietā, uzmanīgi piespiežot to pie procesora. Pārliecinieties, ka skrūves ir stingri pievilktas, bet nepārspīlējiet, lai nesabojātu komponentus. 7. Aizveriet datoru, uzlieciet atpakaļ apakšējo vāciņu un pievelciet skrūves. Pārliecinieties, ka viss ir pareizi nostiprināts. 8. Pārbaude. Pievienojiet datoru strāvas avotam un ieslēdziet to, uzsāciet diagnostikas programmatūru, lai pārbaudītu, vai viss darbojas pareizi un temperatūras līmeņi ir normāli. Ja jums nepieciešama bezmaksas diagnostika vai palīdzība ar termopasta maiņu, sazinieties ar mums. Piedāvājam arī iespēju saņemt datoru pie durvīm un priekšlikumu pirms remonta, lai nodrošinātu, ka jūsu dators ir apkalpots profesionāli un efektīvi. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.